Tas ir tādas darbības, ko viņi tagad veic, kas ir saistītas ar bērnu it kā drošību, mistisku drošību, ka vienmēr pret arī mistiskas vardarbības, ka viņiem patīk to darīt, ja? Kad viņi izņem bērnus no ģimenes, arī veicot noziegumus pret šādiem ģimenēm ar šādām savām darbībām. Tas ir atkal klaišs darījums, kas nav, manuprāt, paredzēts tieši bērnu drošībai un labklājībai. Tas ir kaut kāds darījums, kas tika darīts tagad, gatavojot sev iespēju un platformu turpmāk, lai darītu kaut ko vēl sliktāko. Es domāju, ka tas ir tā, es nevaru tagad tieši uzminēt, kas tas tieši būs, bet atnāks brīdis, kad būs mums 100 vai 1000 vecāki, kas raudētu, jo viņi nevar dabūt savus bērnus atpakaļ. Un par to ir jādomā tieši tagad. Man ir vispār tāds jautājums, no kurā laika Latvijā iedomājas sev, ka viņa ir tāds likums, kā Norvēģija, piemēram, ka bērns pieder valstī.